Hello, guys. How are you today? My name is Krista, and I will be your teacher, your guide for the next 20 lessons. We will be learning together and also preparing you guys for your English exam. Priecājos ar jums iepazīties. Vēlos pateikt, ka šīs nodarbības, kuras mēs pavadīsim kopā, būs skaidras, koncentrētas, un es apsolu, ka jūs arī visu sapratīsiet, ja vien sekosiet līdzi. Tāpēc mans vienīgais un lielākais lūgums, lai esiet klātesoši, gan jau jums arī jūsu istabā vai mīļākajā kafēnīcā ir savs stūrītis, droši uzlieciet austiņas, ja tas nepieciešams, bet uz 15-20 minūtēm veltiet man nedalītu uzmanību, un es garantēšu, ka angļu valodas eksāmenā jūs iečāposiet nevis tā kā pārējie ar veselu lērumu zināšanām un nezināsiet, kā tagad viņas izmantot tieši otrādi. Es jums pastāstīšu, kāda tās zināšanas, kuras jums jau ir, un kaut ko vēl paķersim klāt, pēc iespējas labāk izmantot angļu valodas eksāmenā. Okay, guys, let's start. Today our first topic is to be. Darbības vārds to be nenoteiksmē. Latviski mēs viņu netulkojam. Ja mēs tulkotu, tas nozīmētu esība, būtība, jo to be vārdiņš ir am, is vai are. Es vēlos piebilst, ka tiem, kuriem angļu valoda ir ļoti labā līmenī, šis viss kurs jums būs kā lielisks palīga materiāls. Daudzas lietas jūs atsvaidzināsiet, paņemsiet tās, kuras jūs nezināt. Savukārt tiem, kuri ar angļu valodu vēl ir uz jūs, un jūs nesat pārliecināti par savām spējām, šis ir pirmais pamata akmenis. Jums viņš ir obligāti jāzina, un es esmu tā pasniedzēja, kas ļoti reti saka obligāti, bet bez šī mēs pēc tam būvēt vairs neko nespēsim. Tāpēc sākam no pamatiem. Tātad, ja mēs gribam pateikt, es esmu, mēs sakām I am. Ļoti labi. Am ir vienīgais, kas iet kopā ar I, tāpēc jums savādākās kombinācijās viņš nav jāatcerās. Galvenais, ko jūs zināt, I am. For example, I'm teacher Krista. Very good. I'm smart. Etc. Iesim tālāk. Vienskaitļa trešā persona, ja vienkāršāk runājot, viņš, viņa, tas, tā, he, she, it. Atceramies, ka it mēs lietojam par nedzīvām būtnēm un dzīvniekiem, respektīvi par lietām un dzīvniekiem. Tā ir vienskaitļa trešā persona, kura mums vienmēr sagādās pārsteigumus. Šajā gadījumā he, she, it is, piemēram, he is a boy, she is a girl, it is a cat, etc. Varam veidot daudz un dažādus piemērus. Galvenais, kas jums ir jāatcerās, ka tad, kad mums teikumā ir he, she vai it, mēs lietojam is. Tātad, ja mums ir uzdevums he iekavās to be a boy, jūs zināt, ka ir jāiejoto he is a boy. Jūs vēlāk to arī redzēsiet un pamēģināsiet. Tāpēc es jums to teikšu ļoti rēti, bet šad un tad minēšu, izpildiet mājas darbus, izpildiet papildu uzdevumus. Noskatieties video, tas ir ļoti vērtīgi. Un trešā grupa, kas ir salīdzinoši vienkāršākā, ir viss daudzskaitlis. Tad, kad mēs runājam par daudzskaitli, par cilvēkiem, par lietām, jebko, kas ir vairāk kā 2 un vairāk, mēs lietojam are. You are, we are, they are. Protams, mums ir jāatcerās tāda lieta, ka gan tu, gan jūs ļoti labi zinat, angliski ir you. Visā gramatikā, neatkarīgi, vai mēs tagad esam tagadnē, pēc tam būsim pagātnē un tad arī nākotnē, viņš vienmēr būs daudzskaitlī. You ir daudzskaitlis. To iegaumējat, uzrakstat 3 izsaukumzīmes, ka pierakstat daudzskaitlis. You ir daudzskaitlī. Ok, guys. Tad, kad mēs esam iemācījušies šo stabiņu nosaukt, uzliekam pauzi un tiešām pie sevis arī noskaitām. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Jums tas ir jāmāk, jebkurā diennakts laikā es atkārtošos ar citiem pedagogiem, kā viņi saka, un jums tas ir jāiemāc, jo tikai tad mēs varēsim būvēt šo te visu angļu valodas māju tālāk. Okay, let's move on. A lot of you guys think that was really easy. Okay, let's move forward with negative form. Negative form, how do we say that I'm not something? For example, I'm not a dancer. She is not a singer. They aren't policemen, etc. Tātad, lai mēs kaut ko noliektu vai latviski vienkārši pateiktu, tas tā nav, mēs izmantojam formu not.
Stabiņu mēs jau zinām, tātad runājot par sevi, mēs pie am pieliekam klāt not. I am not a dancer, for example. She is not a singer. Saīsinājumā forma isn't. Jūs varat lietot, kura forma jums ir ērtāka. Daudzskaitlī we are not policemen vai we aren't. Atceramies, šī ir negatīvā forma, ļoti vienkārši, viegli atceramies. Vienkāršā tagadnē noliedzam am, is, are plus not. Good, guys. Un, protams, mums vajag iemācīties arī, kā mēs varam pajautāt vienkāršus jautājumus. Piemēram, vai es esmu? Am I? Tad, kad mums ir apgalvojuma teikums, piemēram, I am smart. Es esmu gudra. Kā mēs varam pajautāt, vai es esmu gudra? Mēs tikai samainam jautājumā vārdu ar vietnieku vārdu ar vietām. Am I smart? Pamēģinam ar nākošo. Viņš ir gudrs. He is smart. Kā mēs jautātu? Is he smart? Good, guys. Un daudzskaitlī viņi ir gudri. They are smart. Kā mēs jautātu? Are they smart? Tieši tā, neko nesarežģiet, iemācieties pamatu. Latviski mēs jautājam vienmēr vai. Mums cita tulkojuma nav jautājumu vārdam, bet angliski šie tie jautājumie vārdi ir daudz un dažādi. Bet šobrīd mēs mācāmies pašu primāro. Ok, un mums ir jāzina arī īsās atbildes, jo arī tās latviešu valodā mums nav tik bieži lietojums, bet ir ļoti vajadzīgs angļu valodā. Angļu valodā īsās atbildes, jeb short answers, jums ir jāatcerās tikai un vienīgi ar zelta likumu. Kā jautā, tā atbild. Kā jautājam, tā atbildam. Ja mēs uzdodam jautājumu ar is, piemēram, is he smart? Mēs arī atbildam. Piemēram, yes, he is. Or no, he isn't. Vai no, he is not. Kā jautā, tā atbild. Okay, let's try. Plural. Vai viņi ir gudri? Are they smart? Yes, they are. No, they aren't. Kad uzdevumā vai stāstījumā jūs esat nokontrolējuši to, ka jums ir jāizmanto vienkāršā tagadne, nākamais solis ir saprast, ko darīt. Mēs tātad zinām, ja mēs runājam par sevi vai daudzskaitlī, mēs izmantojam savu vārdu krājumu un mums nekas nav jāpieliek, ne jāatņem. For example, I love to read books every day. My parents drive to work every Monday and Tuesday. Un tā tālāk. Savukārt ir viena lieta, kas ir vissvarīgākā. Jums šobrīd jāpievērš ļoti liela uzmanība. Ja mums teikumā ir he, she vai it, tad viens skaitļa trešā persona, viens skaitlī, tad mums darbības vārdam ir jāpievieno burtiņš es. Skatāmies piemērus. He drinks coffee on Saturday mornings. She loves to read on weekends. My cat sleeps on my bed every day. Tom is my brother. He goes to school by bus. Pēdējais teikums. Pirmkārt, mēs izmantojam is, jo Tom ir he. Atceramies, tas bija pirmais likums, ko mēs šodien apguvām. Un otrais ir tātad mums ir he goes. Aiz vārdiņa he seko darbības vārds vienkāršajā laikā, un mēs viņam liekam es burtiņu klāt. Katram gramatiskajam laikam ir savi palīgvārdi. Vienkāršajai tagadnē tie ir do un does. Atkal mēģinam atmiņā, lai mums attaust visa gramatika. I am, he, she, it is, we, you, they are. Tātad atceramies, ka mums ir nepieciešams es burts pie he, she, it. Tieši tāpat būs ar do un does. Runājot par sevi, mēs sakam I do. Par otru you do. Kāpēc? Tāpēc, ka you ir daudz skaitlis. Un runājot par vienu skaitli, he, she, it, mēs lietojam vārdiņu does. 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 To vienmēr atcerieties. Nekad nebūs he, she, it ar do. Un daudzskaitlī we, you, they, do again. Lūdzu neaizmirstam, ka šis es vijās visu laiku cauri, tāpat kā mums bija pirmajā gramatikā is, tad mums bija darbības vārdam nepieciešams es, un tagad mēs pievienojam arī viņu pie do, kas veidojās kā does.
Ar do un does mēs varam veidot teikumus vienkāršajā tagadnē, bet visvairāk do un does mēs izmantosim jautājumu un nolieguma teikumos vienkāršajā tagadnē. Let's see some examples. So the first one is positive. The computer does everything for us. Clear, no questions there. Okay, let's see next one. We don't care about these creatures. Tātad mēs izmantojam daudzskaitli we. Mēs zinām, ka be iet kopā ar do. Un kā mēs veidojam noliegumu? Pievienojot not. Do not. Un šeit mēs izmantojam klasisko saīsinājumu don't. Okay, and let's see some questions. Does he always do that? Does Leah want to eat or to sleep? Okay, tātad, ja mēs izmantojam vienskaitļa trešo personu, mēs uzdodam jautājumu ar does. Manos piemēros nav ietverts do. For example, do you like to play some sports? Do you like to sing? Etc. Tie ir ļoti vienkārši, jūs viņus zinat. Bet visvairāk mēs iekrītam tieši uz does. Mums ir jāatcerās, ka tad, kad mums ir vienskaitlis, mums obligāti ir jālieto šis te does. Un es gribu vērst uzmanību uz trešo teikumu. Does he always do that? Jo pēkšņi tas do mums parādās he teikumā bez nekā. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā teikumā šis darbības vārds ir vienkārši darīt. Un jums ir jāatcerās, ka katrā teikumā jūs drīkstat izmantot tikai un vienīgi vienu es burtu. Ko tas nozīmē? Ja jūs esat sākuši ar does, jūs jau šo te es esat izmantojuši, kas nozīmē, ka tas vārdiņš, darbības vārds, kas nāks pēc tam, viņš ir brīvs, viņam nav nekas vairs jāliek klāt, jums nav jāmoc, jūs savu darbu esat izdarījuši, jūs gramatiski pareizi esat jau noformulējuši teikumu. Does Leah want to eat or to sleep? Yeah, what does she want? Tāpēc to ļoti jums es iesaku atcerēties un atkal jūsu kladīties ar sarkanu izsaukuma zīmi pierakstīt. Ja viens es jums jau ir izmantots, tad otru es nekādā gadījumā jums nevajadzēs. Mēs nedrīkstam jautāt does Leah wants. Jā, tas ir ļoti nepareizi, dubultais es, tam nav vajadzības, tāds angļu valodā nav. Congrats, you have finished your first lesson. What do we know so far? Ko mēs zinām? Ka angļu valodā ir pirmais laiks, kas ir vienkāršā tagadne, kad mēs viņu lietojam. Runājot par faktiem, tātad par lietām, ko mēs visi skaidri zinām. Runājot par ikdienu, par lietām, ko mēs darām katru dienu, ko mēs darām vienmēr, ko mēs darām bieži. Un kā arī tad, kad mēs gribam runāt par sevi. Ja mums ir jāraksta esej vai stāstījums par sevi, atceramies, mēs izmantosim vienkāršo laiku. Un runājot par sevi, mēs izmantojam savu vocabulary, mēs izmantojam vārdus, kurus mēs zinām, mums nav nekas gramatiski jāatcerās, jo nevienam vārdam nekas nav jāpieliek un nekas jāatņem. Tikai tad, ka mūsu stāstā ielavās he, she vai it, piemēram, my sister, mums jāatcerās tad gan darbības vārdam pievienot burtiņu es. Atceramies, vienskaitlis mīl burtiņu es. Vienmēr ar to ir kopā nešķirami. Tas būtu galvenais priekšnosacījums šodienas nodarbībai. Extra tip just for you guys. Atceramies, ka angļu valodā ir ļoti svarīgi, lai mēs prastu uzdot pareizi jautājumu. Kāpēc? Jo mums ir jāiesāk jautājums ar pareizo jautājumo vārdu. Ja jums ir tāda iespēja, tad kladīties atsevišķā nodaļā vai atsevišķā lapā, rakstiet tikai vienīgi jautājumus, kurus mēs esam apguvuši šī kursa laikā. Tad jūs sapratīsiet, ka šie jautājumi vārdi nemaz nav tik daudz un ka viņus ir ļoti viegli atšķirt. Piemēram, šodien mēs iemācījāmies divus. Pirmais, runājot par sevi, par to, kāds es esmu, par to, kāda ir citi cilvēki, par viņu būtību, mēs tad iemācījāmies, ka mēs jautājam ar am, is, are. Is he 20 years old? Is she beautiful? Etc. Un, protams, mums ir arī īsās atbildes. Yes, she is. Or no, she isn't. Ja tas ir ļoti svarīgi, kā jautājam, tā atbildam. Un otrs bija do un does, kad mēs vienkāršajā laikā vēlamies paprasīt par jebkādām lietām, kas mums patīk, kur mēs dodamies, ko mēs gribētu un tā tālāk. For example, does she play hockey on weekends? Do you like chocolate? Etc. Atceramies tātad šos te jautājumus un viņu īsās atbildes. Okay, guys, see you next time.